Čau! Tā kā ir kārtīga ziema klāta ar sniegu un augstumu, tad, protams, uz starta līnijas arī mums ir jāapskata ziemas sporta veidi. Man ir slides, bet nav milzīga soma. Tātad kaut kas ar ledu saistīts, bet ne hokejs. Šodien uz starta līnijas daislidošana. Čau! Čau! Es esmu Kristaps, čau! Esmu Dārija. Es esmu ieradies uz savu pirmo daislidošanas treniņu. Slides man ir. Jā, bet hokeja. Nu jā, nu kas bija? Nē, labi, nu kas ir? Nu nekas, viss kārtībā. Jā? Tad ejam? Ejam. Klau, nu daislidošana. Tā ir tāda, nu skaista slidošana, pareizi. Jā. Kā tu pati tajā visā nonāci? Es biju ļoti aktīvs bērns. Jā. Un 3 gados mana māma un tante izdomāja, ka man tomēr vajag slidot. Un, ja domāju, 3 gados es uzkāpu uz ledus, man riktīgi forši sanāca. Jā. Un tad es saprotu, ka jā, tā ir mana lieta un tagad joprojām tā ir mana sirds lieta. Hokeju negribēji pamēģināt? Nu, īsti nē, es vēl paspēšu hokeju uzspēlēt, ja sagribēšos. Kas ir pats svarīgākais daislidotājiem? Jātur stāja, obligāti. Tu vari nemācēt slīdes, bet ja turēsi smuki stāju, visi jau domās, wow, tu esi profesionāls, jo tā ir. Tu smuki stāvēsi uz ledus, visi domās, o, cik smuki. Ko nozīmē smuki stāvēt uz ledus? Ar muguriņu taisni, ar rociņām. Bet es uzreiz zinu to, ka ir noteikti cilvēki, kuri tā kā tāds bluķis viņi, un tad viņi vispār nespēja vispār... Tas ir sākuma, jā, visiem būs tāds, bet kad tu jau ieslidojies, tad jau aiziet, tu jau... Stāja. Tātad svarīga ir stāja. Jā, ticēt sev, jā. Ticēt sev, stāja. Ir tāds angļu teiciens, fake it until you make it. Jā, un visi noticēs, ka tu jau māki. Cik ilgā laikā var jau sākt domāt par lēcieniem, par tērpiem, par, nezinu, tur piruetēm un tas jau atkarīgs no cilvēka. Tu jau šodien vari uzkāpt un lekt un griezties, un mēs atradīsim tev tērpu, bet tā, nu, tas atkarīgs no vecuma. Nu, maziņam bērniņam 3 gadiņi, 2 gadiņi, un jau ir programma, lēcieni, viss kārtībā, viss notiek, bet pusauģim arī gadu pietiek kaut kādus vienkāršus lēcienus iemācīties un slīdot programmu. Nu, visos citos sporta veidos, protams, ir komandas. Viena pret otru cīnās punkti, viss pārējais. Ja? Daislidošanā žūrija, pareizi? Jā. Cik bieži notiek sacensības Latvijā, Baltijā un kā mums tur klājas? Notiek ļoti bieži. Ik mēnesi, ik nedēļu kaut kur var atrast sacensības Latvijā, Lietuva, Igaunija un var, protams, braukt kaut kur tālāk. Viss notiek. Parunājam par izmaksām. Jā. Kas ir vajadzīgs daislidotājam? Pilns ekipējums, skaidrs slides. Jā, sāksim ar slīdām. Jā. Vēlams ne hokeja. Vēlams ne hokeja, daislidošanas slīdām, bet jāsaka arī vienkāršajiem. Jā, aptuveni kaut kāds 100 eiro. Bet visi baidās pirkt arī lietotas slīdes. Visiem tāds, viņas ir bišķiņ saskrāpētas, nepirkšu nekad. Nē, nebaidamies pirkt lietotas slīdes, jo tam ir laba firma, tad noderēs uz ilgāku laiku. Bez slidām vai vēl kaut kas ir vajadzīgs? Nu, uz pirmo nodarbību vajadzētu būt ķiverei, obligāti. Jā, tev šodien nav, bet mēģināsim uzmanīgi. Jā, bet jābūt ķiverem. Par aizsargiem, es domāju, ka nē, jo tas traucē bērniem slidot un kustēties normāli. Jā, viņam uzreiz ir tā, ka viņi ir tādi robotiņi. Jā. Svarīgi ir ķivere, cimdiņas, slidiņas, jā, kaut kāds ērts terps. Labi. Tas ir uz ledus, bet vai ir kaut kādi treniņi arī ne uz ledus? Jā, mums ir horeogrāfijas treniņi, mums arī ir fiziski sagatavības treneri pirms ledus, kas notiek. Kas tur ir vajadzīgs? Lecam aukla, jā. Spinneris, kur mēs griežam piruēts, mēs sākumā izmēģinām uz zemes visus elementus, un tā tikai mēs sākam kaut ko darīt uz ledus. Spinneris izklausās baigi jautri kaut kas. Tas nav šīs teikuma. Nē, tur ir tāds, ka viņš griežas pat pa sevi. Jā, tu nostājies un tu griežies. Tas pats, kas uz ledus notiek. Jā, jo es vēl mācos nobremzēt, un katru reizi, kad es bremzēju, es vienkārši sāku griezties. Kā ar spinneri. Kā ar spinneri, jā. Cik bieži notiek treniņi bērniem? Bērniem 3 reizes nedēļa, 4 reizes nedēļa. Tas, lai būtu kaut kāds progress. Var arī nākt 1 reizi nedēļu, bet tas būs tīri savai veselībai un noskaņojumam. Ja grib kaut kādus rezultātus, tad jānāk biežāk, protams. Un cik maksā treniņš?
Viens ledus treniņš aptuveni maksā 20–25 eiro. Okay. Kopā ar fiziski sagatavoties treniņu. Okay. Nu, forši, droši vien mēs varam ķerties klāt pirmajam daļslidošanas treniņam. Yeah, let's go! Daļslidošanas treniņš var sākties! Sākam ar čulskiņam. Ieslidojamies, turam rociņas, sēžamies ceļos. Aiziet 2 aplīšus uz priekšu, 2 aplīšus atpakaļ. Darja, šitā ir čulskiņa? Šitā ir čulskiņa, tu ļoti labi sanāk, bet sēdies ceļos vairāk. Katru reizi iesēdies. Jā. Viņš tas tā kā bezmaz vai slalomā, ne? Nedaudz. Jā. Reāli grūti. Šķiet tas vienkārši, bet īstenībā pamēģiniet citreiz, jā? Hops, 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 un tad, bet lai ir graciozi, lai ir vienkārši, lai ir skaisti. Celīšos, strādā, celīšos, galvu, stāja. Fake it until you make it. Let's go. Jā, tu gribi mēģināt atmuguriski? Atmuguriski galvenais neskaties lejā. Jā, tad tu nokritīsi un negādzies atpakaļ baigi, tad arī nokritīsi, jā? Jā. Kā to dari? Rociņus tu turi, tu atsveries vairāk ar vienu kājiņu, tad vairāk ar otru kājiņu. Ar vienu kājiņu, ar otru kājiņu, jā. Bet turi kājiņus kopā, jā. Vispār uz priekšu tiek. Šis nav vienkārši. Jā, nu labi. Labi, nākamais. Turēsim rociņas, sākuma pozīcija mums papēži ir kopā. Jā. Tad tu iesēdies, jā. Tu zīmē tādu burbulīti un savienu pirksgalus kopā. Ok. Papēži iesēdies, jā, tu zīmē burbuli, jā. Un atkal papēži, jā. Wow! Es jau zinu, ka stilbi vakarā sāpēs. Un kā tas saucās? Lukturīši. Lukturīši. Jā, zīmējam lukturīši. Reāli sāpēs kājas vakarā. Jā, griezies. Otrādi? Jā. Un viss tāds pār, tagad pirksgali kopā. Sēdies un papēžas, jā. Wow! Jā. Kā man Strombergs teica, kritiens ir tad, kad tu domā, ka visu jau māki. Krist tu māki? Krist? Jā. Pareizi krist. Jā, galvenais ir velties. Sākumā mazajiem mēs sākam ar krīšanas tehniku. Kā jākrīt uz sāniem un uz dibena, nevis šitā ar galvu atsidien. Mēs varam patrenēt krišanu? Mēs varam teikt patrenēt krišanu. Iedomājies, ka tu krīti. Jā. Tu gāzies bišķiņu un sāniem. Šitā. Jā. Tā ir pareizi krist. Mēs visu laiku uz sāniem, uz dibenu, uz mīkstāku mūsu daļu. Jā. Ļoti labi. Man liekas, ka es vislabāk esmu iemācījies krist šajā treniņā. Jā, ļoti labi. Ļoti labi. Esmu iemācījies nokrist. Tā mēģinies izkopieni uz vienu uz otru pusiņu. Aiziet. Rociņas taisni. Tu nost. Mēģināsi? Protams. Tā tad izklupiens. Jā. Un tu gāzies uz vienu sāniņu ar rociņu, mēģini pieskarties ledumu. Jā. Un tad uz otru pusi. Šī roka ir augšā, jā? Un sanāk, ka mēs zīmējam tādus lokus. Uz vienu pusīti loks un uz otru pusīti loks. Ko dara, kad sāk griezties ārprāts? Tas ir spinners. Jā. Šitā mēs griežamies ar spinneri uz zemes. Tikai sākam uz ledus. Ok. Tā, nākamais mēģinās iekšēji loki. Jā, pretē kājiņa, pretē rociņa iesēžamies. Jā, kad mainam kājiņu, atsperamies. Pag, man jāizdomā, kas man arī īsti notika. Uz kuru pusī kas notiek? Nu, rekord, uz vienu bortiņu mēs atsperamies, jā, un tu iesēdies.
Un pasēdi. Sēdi, tur ir rociņas. Jā. Jā. Jā, celīšos. Ārprāts, tāda koordinācija vienkārši. Mēģināsim atpakaļ. Pats ar atpakaļ ir crazy. Tātad, ko mums dara rociņas? Uz kuras kājiņas es stāvēšu? Uz to pusīti es sāmiļoju kādu. Ej, tu nost. Jā, tad mēs samainam rociņas to par kājiņu. Man sāk griezties uzreiz viss uz riņķi. Mūsu pleci ir mūsu stūre. Jā? Ko rokas darīs, to darīs mūsu viss ķermenis. Tāpēc ļoti svarīgi, jā. Ja tu iesi visi ceļos, tu būsi tuvāk ledam, nebūs baigi sāpīgi grist. Tā varētu būt, ka viena ir tīzlāka puse un otra ir labāka, jā? Jā. Cilvēki vispār ir šķībi tādi visu laiku uz vienu pusi. Es pareizi nokritu. Jā, mēģinām noturēties uz vienas kājiņas, neliekam kājiņu. Šis jau ir tas, ka jānomaina uz vienas slīdes virziens. Jā. Šitā ir ārējie trīnieki. Okay. Jā, tas nozīmē, ka mēs esam uz ārēju šķautna. Jā, tāpēc arī ir trīnieks. Ops. Es tieši to domāju, kā iemācīties to, ka tu esi uz vienas, Mēs slidojam atpakaļ. Jā, tad tu liksi kājiņu un ar pleciem tu sagriezīsi sevi. Hops. Jā, un griezies, griez pavisam. Vēl riņķi? Jā. Vēlreizīt. Liekam kājiņu un nebaidies. Hops. Ārprāts, tas diksti. Mēs varam mēģināt uz divām kājiņām griezties. Labi, tā būs mierīgāk. Kā ar vienu kājiņu, liec otru blakus, pleci sagriež, šito rociņu sagriež, jā, un viss. Ok. Ar labu rociņu sagriež sevi pavisam. Griez, jā. Nē, šitā es parasti apstājos, ka man vajag uz priekšu lidotais tā. Uz otru pusi. Jā. Ļoti labi. Ideāli. Tas ir daudz sarežģītāk, kā izskatās, kad vispār slidotāji slido. Protams, arī īpaši daļslidotāji, hokejisti. Tā kontrole, ķermenis, slidas, tātad soļus, balans. Vienkārši tev šķiet, ka tu savā dzīvoklī mājā var stāvēt mierīgi. Īstenībā ledus visu laiku slīd un iemācīties koordināciju, kurā brīdī svars uz vienas slīdas. Svars tev ir pilnībā ārprāts uz vienas slīdas. Tas nav vienkārši fenomenāli. Koordinācija un balans. Es teiktu, ka tās ir lietas, kas nepieciešamas daļslidošanā. Klausies, ko viņas tur taisa? Kas tas ir? Tas ir līdzsvariņš kopā ar izklupienu. Līdzsvariņš ar izklupienu? Jā. Es ar tādu gribu uztaisīt. Jā, bet mēs ar tevi sāksim sākumā ar starķīti. Jā. Starķīti? Tas ir pavisam vienkārši. Jā, tas ir līdzsvars uz vienas kājiņas. Nākamais, lai iet uz līdzsvariņu, jā, muguriņu no lejā, rociņas pacel. Jā, šitā dabas pozīcija. Un lido. Un paliks tikai pacelt kājiņu atpakaļ. Nu ko, mēģinām. Tātad. Muguriņu lejā, jā. Un jā, mierīgi celt. Jā, labi. Jā. Nākamais ir izklupiens. Ok. Mums ir šī tāda pozīcija, te pozīcija. Jā, turēsim muguriņu taisni un tu iesi leja pamazām. Jā, un tā otra kājiņa vienkārši paliks. Jā. Ļoti labi. Un šādi? Jā. Ok. Jā, tagad bišķi ar ātrumiņu, to pašu.
Jā. Tātad slidi ir kā balansiņš. Jā. Un celies, jā, celies. Un celies. Un tagad pamēģini visu savienot kopā. Kā tas izskatītos? Mums ir smuks līdzsvariņš. Ej, tu nost! Viņai tev kāja ir augstāk par galvu. Ārprāts. Tātad sākam. Uz tās pašas kājas jāceļās augšā. Nu, jā. Punktus vairāk dod jau uz vienas kājiņas, jā. Kas ir pats vērtīgākais punktu ziņā, jā? Mums ir dažādi kritēriji. Protams, divkāršie lēcieni, trīskāršie lēcieni būs vērtīgākie elementi, jā? Bet no vienkāršajiem lēcieniem vērtīgākais būs luds. Jā, tas ir sarežģītākais lēciens. Tad no piruetes pozīcijas un pagaram mēs mācāmies vilciņus un libeles. Jā, tas arī skaitas libelē ir līdzsvariņš, un mēs griežamies, jā? Uz tas vienas ir līdzsvariņš, kājas? jā, un mēs griežamies. Ārprāts! Jā. Kāpēc ir tā, ka daļslidošanā cenšas maksimāli visu laukumu izmantot gar pašiem bortiņiem? Par to arī papildus punkts dod? Jā, nedrīkst tā, lai visa programma ir pa vienu vietiņu. Jā, uzreiz būs mīnus punkti, jābūt tā, ka mēs lidojam pa visu laukumu. Uzreiz būs lielāks tas otrā atzīme, to sauc par otro atzīmi. Cik punktus dotu par perfektu izpildītu kritienu? Kritienu? Perfektu kritienu? Nedod punktus, jā. Atņems punktu. Cik atņem punktus? Vienu. Vienu punktu. Ok. Pirmais daļslidošanas mans treniņš ir noslēdzies. Liels tev paldies par palīdzību. Kā tev šķiet, kā man sanāca? Viena no meitenēm teica, ka uz olimpiādu es varu braukt, bet es vēl nezinu, kas tā ir par olimpiādu. Kaut kādu nemākuļu olimpiādu, tad es varētu braukt. Jā, var arī. Taču ir visādas pusauģu sacensības, pieaugušu sacensības, kur var jebkuru piedalīties. Vienkārši jāgrib. Jā, tas ir svarīgāk, gribēšana. Bet tev gāja ļoti labi. Paldies! Kādas rakstura īpašības vislabāk ir vajadzīgas daļslidotājiem? Es saku, ka pacietība. Jā, no pirmas reizes nekas nesanāks. Visi uzreiz tāds, kuri atnāk pirmo reizi, viņi, man nekas nesanāk, ar pirmo reizi nekas nesanāks, jā. Un jāmīl to, ka tu dari. Tas ir svarīgi. Super! Paldies! Var redzēt, ka tev ļoti padodās, ļoti patīk tas, ko tu dari, un paldies par treniņu. Paldies arī! Paldies! Čau, kā jūs sauc un cik ilgi jūs esat daļslidošanā? Man sauc Viktorija, es daļslidoju gadu. Mani sauc Emīlija, es arī gadu. Kā jūs izdomājāt sākt? Es skatījos Olimpiskās spēles 2 gadus atpakaļ, un man ļoti sāk patikt lidošana tieši kā sporta veids. Un es gribēju arī ar kaut ko nodarboties, un tad ienāca prātā daļslidošana. Es jau biju gājis ļoti daudz sporta veidos un nebiju atradusi savu īsto, un laikam tagad atradu. Kas jums visvairāk patīk daļslidošanā? Slidot ar draugiem, ar Emīliju, arī slidot ar Viktoriju un lekt. Bet jums nav tāda varbūt baila par to, ka daļslidošana tomēr ir individuālais, pārsvarā sporta veids, vienīgi varbūt sinhronā daļslidošana, jā, bet ka jums tur tā draugi, bet īstenībā jūs jau neesat komanda, ne? Patiesībā es speciāli atnācu daļslidošanu, jo man nepatīk komandas sporta, tā kā man šitais ir ideāli. Ideāli, labi. Es domāju, ka man ir bijuši draugi arī no iepriekšējas slidošanas, kur jāizgāja, un mēs joprojām kontaktējamies, tā kā es ticu draudzībai slidošanai. Forši. Kādām rakstura īpašībām jābūt, lai tu būtu daļslidotājs? Labs daļslidotājs? Jābūt neatlaidīgam, izturīgam, stipram. Kas ir pats grūtākais daļslidošanā? Man šķiet, ka sašņorēt pietiekami stipri tās slidas, ne? Nē, tāpēc, ka nevar pārāk stipri sašņorēt, tad arī būs slikti, tad savu kājas. Tas ir man šobrīd tieši tā ir, jā. Man arī tā šobrīd ir. Ko jūs teiktu citiem jauniešiem, bērniem vai viņu vecākiem, lai ieteiktu izmēģināt daļslidošanu? Te būs ļoti forši, daudz jauni draugi, treneri arī ļoti jauki. Jā, un arī slidošana ir kā brīvais laiks, tā kā nejūtās, ka tu kaut ko tiešām sporto, tiešām tas izbauda slidošanu. Uzspēlēsim visvieglāko un vienkāršāko spēli visā YouTube vēsturē. Sarunāts? Es jums rādīšu bildes, jums būs strauji un ātri jāpasaka
ko jūs tur redzat. Labi? Aiziet. Slida. Kā bija Aksels? Jā, Grezentiņš. Jā, Grezentiņš. bet kas viņš tāds ir? Atpazīstam? Labi. Sinhroniskās lidošas. Tā ir tā atkal Aksels, ne? Nē, Flips. nē. Tulups. Jā! Mums jāapsaka, kas viņa. Jā. Nu labi, tas nekas. Malači, izturējāt. Super, paldies. Tagad pamēģinām uzņemt bišku ātrumiņu. Ar ātrumiņu ir vieglāk. Jā, muguriņu lej rociņas un cel kājiņu atpakaļ. Te operators nogrita.